Labi, jā, jūs esat tādi īsti, vismaz es to redzu, ka jūs esat mūsu tādi pa vidu starp reālo ekonomikas sektoru un valdības politiku. Es mēģināšu tādas dažas lietas, kas jums varētu noderēt, varbūt arī tā ikdienas darbā. Un te izskanēja doma, kad strauji mainās grāmatveža loma, un grāmatvedis kļūst šobrīd patiesībā par datu analītiķi un padomnieku tiešām uzņēmumu vai organizācijas vadītājiem. Un tad dažas lietas. Es pirms iedošu makroekonomisko kontekstu. Makroekonomiskais konteksts nav labs kopumā, nav labs. Ir tātad šīs ģeopolitiskās pārmaiņas milzīgās, kas šobrīd notiek pasaulē, ir noved pie milzīgiem makroekonomiskiem procesiem. Un tas nav tikai Krievijas iebrukums Ukrainā. Kopumā ļoti strauji pieaug bruņotu konfliktu skaits ar valdību piedalīšanos. Un globāli mēs redzam, ka ekonomikā ļoti strauji notiek fragmentācija, valsts pārtrūks starptautiskās piegāžu ķēdes. Vienu piemēru, lai varētu labāk man saprast, vakar bija Austrums slimnīcā, runājam, kā viņi attīstīsies. Viņi saka, jā, piemēram, mēs no Ķīnas vairs nevaram iepirkt kaut kādas tur caurulītes vai kaut ko, jo tur tos aparātus mums neļauj no viņiem pirkt, jo viņas tur sprauž sienā. Restīvi valstis sāk noteikt, ko var no vienas valsts pirkt, ko nevar. Un viss tas, kas kādreiz bija PVO, Pasaules tirdzniecības organizācijas doktrīna, ka visi var ar visiem tirgoties, ka tas ir pats svarīgākais, tas šodien jūk un šķīst milzīgā ātrumā. Tam ir savas konsekvences. Tātad iebrukums Ukrainā, es mēģināšu tā ļoti īsi konceptuāli saprast, iebrukums Ukrainā radīja enerģētikas krīzi radīja inflācijas krīzi, tad centrālās bankas mēģina šo situāciju savākt. Un ko viņas dara? Ļoti vienkāršot to procesu ir, restīvi inflācija rada ļoti augsts pieprasījums. Un viņas dzesē pieprasījumu. Kā dzesē pieprasījumu? Palielinot procentu likmes, naudu padarot ļoti dārgu, un tajā brīdī ekonomika sāk sēsties. Un jāsaka, tas ir efektīvs risinājums. Tas strādā. Šobrīd vairāk vai mazāk centrālās bankas to ir izdarījušas, bet tam ir sava cena. Tām zālēm ir, tā inflācijas vairs nav. Inflācija bija traka, ja mēs skatāmies naudas vērtību, kopš 18. gada ir zaudējuši 40% eiro, es domāju, ja, šeit Latvijā. Tātad tas ir izmainījies, vai ne? Bet restīvi tā cena, lai tā inflācija apstātos, ļoti dārga ekonomikas Eiropā ir nosēdušās, un Eiropas, teiksim, tā izaugsmes rādītāji ļoti vāji, 0,9%, kaut kas tāds. Un jāsaka, piemēram, mums tā situācija klasiski ir tāda, mēs sakām, ir klasisks monetārās un fiskālās politikas konflikts. Tātad monetāristi sēdina ekonomiku, samazinot pieprasījumu, izņemot naudu ārā no aprites ekonomikas, un, piemēram, Latvijā jau gada sākuma inflācijas līmenis bija 0,7. Ja? Ja mums būtu savu Nacionālā banka, mēs teiktu, pietiek, tagad laižam lejā likmes. Ja? Bet tā kā mums jārunā pa visu eirozonu, tad tā situācija ir pilnīgi citādāka. Ja? Eiropā ir, piemēram, Igaunijā projām inflācija ir 4%. Ja? Viņiem ir savas problēmas, bet kopumā eirozonā viņi diezgan augsti, un joprojām tās likmes diezgan lēni sēdīsies. Kaut kāds grafiks tur ir parādās, bet, ko mēs redzam, ir, pat cik Latvijas ekonomika nav pati produktīvāka Eiropas Savienībā, tad mēs redzam, ka tas ekonomiskais cikls sākt atjaunoties, bet uzņēmumiem aizņemties naudu ļoti grūti. Teiksim, uzņēmumi nav tik produktīvi. Dāņi, kuriem ir jaunās notievēšanas zāles, laikam Prozempiks, ja Ozempiks, kā viņš tur saucās, kur ir inovatīvais sektors, viņiem tik daudz viņi neuztraucās par naudas cenu, vai ne? Un viņi var viegli aizņemties. Un savukārt viss vecās industrijas tām ļoti grūti, un ekonomika varētu sākt iet uz augšu, bet aizņemties naudu, lai iepirkt jaunas mašīnas vai preces nevar, jeb grūti. Un tā ir tā situācija, kurā mēs esam, un Latvijai ir ļoti sarežģīti ar tā kā mazai atvērtai ekonomikai. Mums ir problēmas ar eksportu valstīm. Pamatā mūsu galvenais jautājums ir eksports. Vācija, bez ekonomiskās krīzes arī smaga politiskā krīze. Zaļā politika ir novedusi pie industrijas sabrukuma. Autobūvi, piemēram, var skatīties Volkswagen, tur ir tūlīt būs bankrota priekšā, ja? Daudz citas lietas, un tad tiek milzīgas politika revīzijas šobrīd notiek. Vakar runājam arī par Eiropas politikām. Tā kā tas tiek pārskatīts, bet katrā ziņā Vācija, kā mūsu eksporta partneris, ir milzīgās problēmās. Tad ir mūsu kaimiņi, mēs esam interesanta situācija.
Polija, Lietuva ļoti labi attīstās. Polija ir interesants fenomens. Tur ir ekonomika plusos, bet ir liela politiska izmaiņa, milzīgi. Mēs vēl nezinām, bet pilnīgi cits pagrieziens. Daudzas lietas mēs vēl dzirdēsim. Igaunijā ir ļoti smagi. Somija pašlaik koriģēja savas ekonomikas, tādas attīstības jautājumus. Līdz ar to arī Igaunijā ir smagi. Aizvakar bija Tallinā, runājām daudz. Igauni ārkārtīgi smagi samazina savu budžeta izmaksas, apmēram par 300–400 miljoniem gadā, nākamos 3–4 gadus. Tā ir tāda liela konsolidācijas politika. Lūk, mums arī vairs neiet labi. Trešais ceturksnis, tagad beidzot mēs dabījām no statistikas pārvaldes reālos datus, mīnus 1,4%. Ja? Skaidrs, ka mēs ejam recesijā iekšā. Ja? Tas ir skaidrs. Kā mēs nākamgad tiksim, mēs nezinām to procesu vēl tagad ekonomisti dabījuši pēdējos datus, tagad līmē līknes, bet ir Eiropas komisija iedeva nākamgad procentu it kā pozitīvu 1%, bet skatoties Igaunijas scenāriju, tik optimistisks es neesmu. Tā kā es aicinātu gatavoties tādai zināmai lejupējai. Ja? Tā kā ar to būtu jārēķinās, bet vēlreiz man nav galējā data, tas ir ekonomisti jautājums, bet situācija pasliktinās Latvijā, pasliktinās ekonomikā. Tā kā tas būtu tāds kopējais. Kopējā tā aina varbūt nākamam gadam 26. Tas 25. Es redzu, 26. varētu atgriezties pie izaugt, bet 25. nebūs viegls, noteikti. Lūk, tad dažas lietas, kas būtu, ko valdība no savas puses dara, ir valdība tātad. Kā es teicu, mēs konfliktējam ar monetāro politiku, kur mēģina ekonomiku dzesēt, mēs mēģinām tā krāsnī mest klāt malku. Tātad divas lietas. Viena ir deficīts, ja? Tātad mēs ejam uz maksimāli pieļaujamo deficīta līmeni, 2,999%, laikam izteicos šādi. Ja? Tātad, respektīvi, mēģinam aizņemtu naudu virzīt tirgū, ja? Virzīt tirgū, lai ekonomiku stimulētu. Otrs ir Eiropas fondi. Eiropas fondi, jāsaka, neiet viegli valdībai ar, piemēram, tā ņemšanās ap dzelzceļu. Šogad neiegāja vairāk kā 450 miljoni, ir zem milzīgi riski. Šobrīd ir nevarot izšķirties, kur to naudu likt. Tas attiecībā dzelzceļa nauda. Jāsaka, arī citi projekti, slimnīcas projekti neiet un tā tālāk. Tā kā nākamam gadam ir milzīgi pakotne, apmēram pusotrs miljardus, kas ir paredzēti projektos, pie tā strādājam. Pārmetam šobrīd to Eiropas fondu finansējumu uz citiem projektiem. Lūk, un tad pāriet pie nodokļiem. Tā trešā daļa, kas mums bija, mēs sapratām, ka ir divas lietas. Viens ir skaidrs nenovēršams, būs jāsamazina valdības izmaksas, par to nav šaubu. Jo Eiropas komisija ir pateikusi, ka maz ticams, ka budžeta deficīts būs 3, viņas vērtēkts varētu būt 3,2. Tas nozīmē, ka valdībai būs jāsamazina izmaksas. Jau šoreiz konkrēti nevis pārmetot citur, bet samazinot. Tā ir viena daļa. Otrs, mēs skatījāmies, kāda varētu būt ne tikai tāda samazināšanas darba, bet arī stimuli. Un tad viens no tādiem stimuliem ir darbspēka nodokļu izmaiņas. Un tur bija tādas vairākas lietas, viņi bija jāpārskata un jāveido viņi elegantāk, vienkāršāk, un tāda viņa man šķiet ir izveidota. Protams, otrs ir tas, kas mums tas makro uzdevums bija, palielinot samazinot darbspēka nodokļus, palielinot iedzīvotāju ienākumus, viņam vajadzētu dot apmēram tādu stimulu. Mēs kalkulējam 0,2–0,3% no IKP, kas ļautu mums pacelt patēriņu. Kādēļ mēs šādu te jautājumu virzam sev kā prioritāru? Tas ir papildus stimuls ekonomikai un dažas lietas ir šobrīd, lai saprastu to kopējā ainu. Eksports nekustās, eksporta cipari pagaidām ir negatīvi, un mēs ceram, ka tam vajadzētu izkustēties, bet tur ir šī naudas problēma. Tad otrs ir ļoti dīvaina, ir nodokļu aina. Un tas, ko mēs redzam, piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodoklis šogad ir plus 12%, ja? Plus 12,6, gandrīz 13%. Un tagad es gribu aicināt
zināt, no manas, mēs varam dažādi skatīties cilvēkiem algas, tas ir labi, un tas lielā mērā kompensē to, kas notika inflācijas periodā, kompensē to algas pirktspējas zudumu. Tādēļ skatoties no ekonomikas un ekonomikas ilgtspējas viedokļa, viņš ir jāstāsta savādāk, ja mēs pārējām pie tā padomnieka jautājuma. Tad, ja mēs skatāmies vispārēja inflācija ir 1,%, 1,6, 1,7. Darba spēka inflācijas līmenis ir šogad ir 12,6. 12,6. Un, restīvi, padomāju, tam uzņēmumam jau ir jāpārdod tas savs pakalpojums vai savu tā prece. Ja? Un cik tad tu jau tur, ja inflācija ir 1 vai 2%, tas ir tik, cik jūs varat pielikt cenā klāt, ja jūs neesat īpaši inovatīvs. Ja? Tas nozīmē, ka tā ir milzīga nākotnes tāds izaicinājums, kā atrast to veidu, kā maksāt tās lielās algas. Ja? Kā maksāt tās lielās algas. Tā kā tas ir. Un, protams, ja mēs skatāmies pievienotās vērtības nodokli, gada sākumā tā situācija, šis ir gads pret gadu salīdzinājumu, gada sākumā tā situācija vispār bija, gads pret gadu bija -5%. Ja? -5%. Šobrīd ir drusku situācija uzlabojas, ir -3%. Ja? Tātad cilvēki netērē naudu. Mēs redzam to, ka nauda kontos uzkrājas, iedzīvotājiem ir apmēram bija, man liekas, es atvainojos, tas varbūt nebūs korekti dati, bet iedzīvotājiem apmēram kontos stāv 11 miljardi, un tas nav vienam, ja? Tas ir visiem kopā, ja? Tas nav tā, tas ir izlīdzināti, ja? Un tā nauda aug vienkārši, tas, kas kontos, viņi nekustās, cilvēki netērē vienkārši. Tā ir viena jauns efekts. Nu, lūk, un tas manevrs ir tāds, ka mēs tomēr domājam, ja cilvēki justos drusiņi labāk, un caurmērā tas nākamais gads būtu apmēram 4% ienākumu uz rokas būtu vairāk cilvēkiem, tad vajadzētu tomēr iekustēties šim te iekšējā patēriņam. No tam vajadzētu, restīvi, valdības patēriņš ir lielāks, nākamais ir iekšējais patēriņš, ko mēs gribētu nostimulēt, un mēs ļoti ceram, ka atgriezīsies eksporta izaugsme. Tas ir tā savalku tos notikumus, kas ir ekonomikā, un arī kāpēc tās nodokļu izmaiņas, par tām droši vien runās vairāk. Manuprāt, tā darba spēka nodokļu pakotne bija, manuprāt, ir ļoti laba un eleganta. Mēs bijām sen pelnījuši tādu modernu sistēmu. Tātad tūlīt varbūt dažas vārdas arī par to. Tā tad ir, man liekas, neapliekamais, tas diferencētais bija nogurdinājis visus, vai ne? Tas ir prom tagad, jā. Ir ļoti skaidrs neapliekamais minimums, tātad visās algu grupās, tātad 500 punkts, jā. Ir interesants, ir pensionāru neapliekamais minimums, par to mēs domājam, ko ar to darīt. Restīvi, viņš ir radikāli lielāks, aizgājām uz 1000, droši vien vērts paskaidrot, kāpēc, tāpēc, ka liela daļa, teiksim, tas, kas mums bija arī pārsteigums, mums ir apmēram 880 000 strādājošie valstī. Ja? Un tad mums bija liels pārsteigums, skatoties sistēmu, kad vairāk kā 60 000 ir pensionāri. Ja? Un, ja mēs paliktu pie tā 500, tad tie pensionāri visi aprēķini rādīja, ka viņi atstātu darba tirgu, jo viņiem tur būtu neizdevīgi strādāt. Ja? Un tad mēs gājām uz to, ka tas ir 1000, un droši vien Šņuciņa kungs izstāstīs, kā mēs domājam, lai grāmatvedībai būtu vieglāk ar to tik galā, sadalīt to neapliekamo minimumu daļu tātad caur NVA, daļu caur darba devēju, bet katrā ziņā tas ir tas. Tad ir skaidrs saprotams tātad iedzīvotāju ienākumu nodokļu likums, tātad līdz 105 000 ir tātad 25,5%, ja? Un tad ir virs tiem, kam ir virs 103 000, tas ir, virs 105 000, tad ir 33%. Tas, manuprāt, arī skaidrs saprotams, kurš pats to var aprēķināt. Tad ir viena likme, kas ir jauna, tā ir arī saistīta ar valdības tādu varbūt tādu, tas, ka valdībā arī sociāldemokrāti, tā ir 3% likme virs 200 000 ienākumu. Tas jau būs drusku sarežģītāk, un tas ir vairāk varbūt ne mazāk grāmatvedībai, bet vairāk iedzīvotājiem pašiem, bet tie, kas konsultē, tātad patiesībā viss šīs likmes attiecās uz visām ieņēmumu grupām, ne tikai darba alga, ja, tas jāsaprot. Ja. Tas ir vai ienākumi no kapitāla, vai tā ir jūs pārdodat īpašumu, vai vispārējo, un tā ir jauna. Un tā 3% likme ir jau tāda, jau ir iet tajā progresivitātes virzienā vairāk. Ja. Teiksim, mēs salīdzinām mūsu nodokļu sistēmu ar skandināviem, tad viņiem izstāst, viņi smējā, to jūs sauc progresivitātes, vēlam veiksmu.
vai ne? Un tā, vai ne? Tā kā jums vēl tāls ceļš ejams. Bet Latvijā mēs ejam, kas mums ir, tā sistēma ir sakārtot, manuprāt, viņa vienkārši eleganta un tā tālāk. Viena lieta, ko mēs nepaguvām izdarīt, tas ir atvieglojumi par apgādājumiem. Ja? Tos, principā, tehniski tajā brīdī, kas stabilizēsies budžeta situācija, mēs tomēr gribētu redzēt, ka tos atvieglojumus mēs nevis rēķina grāmatvedību, bet tie ir izmaksāti kā pabalsti, un tie ir sociālie dienesti izmaksā. Restīvi valdībām divas taktikas ir, vai nu tad viss izmaksā kā pabalstu formā, vai arī viss iet caur nodokļiem. Un mums tāds mikslis ir gan tā. Ja? Un tā doma būtu, ka tomēr tad ir šie tie atbalsti būtu kā konkrēti pabalstu formā. Ja jums ir bērniņš, tad tik un tik, vai ne? Ja jums ir vēl kāda cita atvieglojuma, tad jūs saņemat arī tādu veidu atbalstu, un to izmaksā PSA, nevis grāmatvedību to aprēķina. Ja? Tā kā tas iemesls ir tāds, ka, ja jums nav pietiekami liela ienākuma, tad jūs nemaz nevarat to izmantot. Jūs vienkārši pie tāda atvieglojumi netiekat, ja? Teiksim, sevišķi jauni cilvēki, kas sāk darba dzīvi. Tā kā tas būtu par nodokļu politiku. Jāsaka, ka valdībai ir vēl daudz viss, kas cits padomā, bet šobrīd koncentrējamies, lai savāktu budžetu uz šiem stimuliem ekonomikā. Es gribēju pieskārties dažām lietām. Ir Finanšu ministrija kopā ar sociālajiem partneriem veica tādas vairākas analīzes, 6 lielas, milzīgas analīzes, un tie izvērtējumi visi ir pieejami Finanšu ministrijas mājaslapā. UIN, ļoti interesants process, kas notiek ar UIN, ir uzņēmuma ienākuma nodoklis. Mēs esam divas valstis Eiropas Savienībā, Latvija un Igaunija. Latvija seko Igaunijai. Jāsaka, tas Reznieces kundzes ieviestā reforma nostrādāja. Šobrīd uzņēmumiem sāk uzkrāties lieli peļņas apjomi. Ja kādu laiku atpakaļ tā peļņa sumārā peļņa mēs salikt visu Latvijas bilances kopu, uzņēmuma bilances kopā, tas cipars bija negatīvs. Šobrīd, man liekas, ka iepriekšējais gads, ja es pareizi atceros, tad varētu būt apmēram 9 miljārdi eiro. Ja? 9 miljārdi eiro, kas ir akumulēts uzņēmuma kontos, kā peļņa. Tas ir labs avots arī izaugsmai. Ja? Izaugsmai Latvijas uzņēmums strādā ar peļņu, strādā labi. Ja? Un kopumā, raugoties uzņēmumu ienākumu nodokli, šobrīd īpašas izmaiņas mēs neplānojam. Vēl mēs vēlētos viņu paturēt kādu laiku. Protams, ir jautājums no Eiropas komisijas par to, ka vai un kurā brīdī Latvija pārējais vispārējo regulējumu, ka efektīvā nodokļu norma, kas tiek nomaksāta ienākuma nodoklim, ir 15% gadā. Ja? Šobrīd tāda liela spiediena uz mums nav, tā kā mēs vēl redzētu, ka tas vēl būtu tas peļņas uzkrāšanās periods mums vajadzīgs ekonomikas ciklā. Tas ir nostrādājis ilgtermiņā, skatāmies, un vēl viņu vajadzētu uzturēt. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka mums ir diezgan traģiska situācija ar bankām. Bankas, un kādēļ mums ir tas konflikts ar bankām visu laiku, ir kopš 2016. gada banku kopējais aizdotais naudas apjoms tirgū nav mainījies. Ja? Respektīvi, tieši tā pati nauda visu laiku tiek apgriezta apkārt, un tiks atmaksā atpakaļ, to viņi arī aizdod. Ja? Un tas ir izveidojis ģeniāls biznesa modelis, kurā peļņas līmeņi ir ļoti augsti. Ja? Respektīvi, ir kaut kāda izveidojas Latvijā situācija, kur uzņēmumi iemācījušies dzīvot bez bankām, neaizņemoties. Ja? Un bankas ir iemācījušās izdzīvot, aizdodot ļoti mazos apjomos, un mēs pārbaudām, piemēram, bija tā hipotekāriem kredītiem, mēs sniedzām atbalstu. Tur patiesībā viņi bija tik droši, ka varbūt no visas tās lielās grupas 2 nobruka, 2 ģimenes izšķīrās, un tad tur vienkārši bija kaut kā jākārto. Dzīve ir dzīve, vai ne? Bet tā pārējie viss bija super droši, vai ne? Tā kā normāli Latvijā ir visaugstākais kredīta nodrošinājuma līmenis, apmērā 200%, ja, tas pret kredītu, tāds nekur nav Eiropā. Ja. Un kā rezultātā mums ir, ja vidēji Eiropā ir kredīta līmenis ir 56% pret IKP, mums ir kaut kā 26, 27, kaut kas tāds, ja, uz pusi mazāks. Ja. Restīvi ir milzīgs naudas iztrūkums tirgū, ja, lai ekonomika attīstītos. Ja. Vienkārši naudas iztrūkums tirgū. Tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs, protams, mēģinām caur Altumu tagad veidot vairākas programmas, apmēram
miljārdu izdevās iepludināt tirgu, skatīsimies vēl kā darīt, bet tā ir milzīga problēma. Bet viens ir banka tirgu arī notiek milzīgas izmaiņas šobrīd. Tātad 2 bankas ir pārdošanā no sistēmiskām 4, Citadele un meklē risinājums, teiksim, katras citi īpašnieki struktūra un Luminors. Tā kā viens tas piegājiens šķiet nebija veiksmīgs Luminoram, viņi skatās pēc nākamā. Un, protams, ir liela interese arī sāka pēc tā, ja Moneyval ziņojums būs pozitīvs, martā Latvija noņems visus tos sarkanos karodziņus nost, ir sāk parādīties interesi no citiem tirgiem, jo tas peļņas līmenis bankām ļoti augsts patiesībā, ļoti augsts šeit, ja? Ļoti lukratīvs tas tirgus. Tā kā tur vajadzētu būt izmaiņām. Tā, par darba spēku mēs izrunājām, tad ir teiksim, pabeigsim budžetu, un nākamā pavasara lielais jautājums ir nekustamā īpašuma nodoklis. Ja? Tur ir 2 sistēmas, ir tā kadastrālā vērtības aprēķināšana nodoklis. Mēģināsim viņu sakārtot, viņi ilgstoši netiek risināti, un tas, ko mēs redzam, tā nodokļu ieņēmumi vienkārši visu laiku tā brauc uz leju. Ja? Mums vienā brīdī vienkārši viņi jānofiksē. Ja? Tā doma mums ir nofiksēt pie 0,6% no IKP. Ja? Tā kā tā ir viena lieta, mēs atradīsim līdzsvaru, meklēsim līdzsvaru starp šīm kadastrālām vērtībām un nodokļu likmes vērtībām, bet tai politikai vajadzētu šogad tikt noformulētai un tai nākt ārā. Tad ir dabas resursu nodokļi un klimata nodokļi. Tur arī ir pārskati. Šobrīd gan jāskatās kopumā, kā jūs pieminējat, tas piemērs ar Vāciju, bet mēs drusku arī gaidīsim. Eiropas komisijas pozīcijas tagad ir visi meklē mērenību zaļajā politikā. Ja, atrast līdzsvaru starp to, ka, lai ekonomika būtu konkurētspējīga, restīvi, Eiropas ekonomika nepārprotami zaudē savas pozīcijas. Tagad ir liels jautājums, vai tā ir trešā ekonomika. Ir Amerika, Ķīna, Eiropa, bet nevis tā, bet pat ar ne tā, bet tā. Un tagad tas tiek meklēta konkurētspēja, un iespējams, ka ir bijuši pārmērība šajā politikā, tā kā tas tiek vērtēts šobrīd ļoti nopietni. Un tad ir vēl viena interesanta sadaļa, ir mazie režīmi. Mazie režīmi. Mums nav gala lēmumu šobrīd par šo. Mums bija liels, teiksim, mēs sākām to vērtēt, un tur ir parādījās viens interesants fenomens. Restīvi, valsts ieņēmuma dienests līdz šim ir raudzījies uz tā kā bitēm stropā. Visi tie, kas tur ap to vidu, tos tā teikt pieskata. Ja? Tas, kas tur pa malu ņemās, tos arī nepieskata. Un mēs konstatējam, ka mums ir vajadzīgs tāds headcounts, tā kā karalim, zināt, cik tā valstī ir cilvēku un ko viņi dara. Vai ne? Un mēs konstatējām, vairāk kā 200,000 cilvēkiem ir gadā, mēs varam atrast, ka ir apmēram 2,000 eiro ienākumi. Bet darbspējīgā vecumā. Ja? Tā kā vajadzētu noskaidrot, ar kādu brīnumu palīdzību viņi pārtiek. Tā, ja? Un tad sākām, tas nav, droši vien, ka tas nav reāli. Un tad sākam iet un tad sākam segmentēt tās grupas. Un, tā viena pirmā, ko jūs droši vien esat dzirdējuši publiski, ir tādu zvērinātu parādu nemaksātāju, restīvi tie alimentu nemaksātāji. Ja? Tas ir 42,000 vīriešu. Ja? Un, protams, tie cilvēki, labi, valdība arī ir visu, ko darījis, viņš miegus tā, ka viņiem nekā, tur, protams, arī ir sociāla aspekta un daudzas citas lietas, bet tagad mēģinām risināt, piemēram, to 42,000 cilvēku problēmu, mēģinām atrast līdzsvaru starp to, cik tad viņam var paņemt no ienākuma un lai viņi nāktu ārā no absolūti pat ne pelēkās, viņi ir absolūti melnā kaut kur. Šie cilvēki nemaksā neko. Kaut kur strādāja, un darba devēji teica, ka tā ir lielākā problēma. Viņi nāk un, lūdzu, tikai es kaut ko darīšu, tikai es nedrīkst te būt, vai ne? Tā kā tas pašlaik ir fokus uz šo, un tad mēģināsim arī visām citām pārējām grupām pašlaik notiek tāds segmentēšanas process, mēģināt saprast, kas notiek, kāpēc notiek, un tā. Un nobeigumā es gribēju pieskarties vēl vienam ir nodoklim, tas ir pievienotās vērtības nodoklis. Tā ir arī, kas ļoti svarīgi, tas tādā domāšanas veidā, ir, ja mēs skatāmies Ziemeļvalstu modelī, pievienotās vērtības nodoklis ir galvenais nodoklis. Ja?
centrālais mugurkaula nodoklis. Ja? Un tur nekāda kompromisa nav, vienkārši viņš ir jāmaksā. Arī nekāda atlaiža nav un iet uz to, lai samazinātu, nedarītu to. Un tas lielā mērā izskaro arī valdības politiku nostāja pret šo. Labi, mums tur ir dažas grupas, kas ir zāles un bērnu preces, un mēs netiekam tiem tomātiem galā, lai tā būtu. Bet respektīvi, skatoties, Igaunija aizgāja uz augšu pa 2% punktiem, ir Dānijā, man liekas, 25%, mums ir zems, 22%, bet kādēļ tas ir svarīgi? Respektīvi, cilvēku veids, kā cilvēki strādā vai veido savu ienākumu portfeli, tik raips. Šobrīd, ja mēs kādreiz skatījāmies, viens strādā un miers. Tā, ja? Šodien cilvēki strādā vienā darba vietā, piedalās 5 projektos, ir kādā NVO kaut ko dara, iegulda, es nezinu, kādās tur akcijās vai obligācijās, un vēl viņam ir kaut kāds darbiņš Beļģijā, un kaut ko viņš tur dara ar bračku Amerikā. Ja? Tā kā vienkārši tās situācijas ir tādas, tā viņi te ielido uz 2 mēnešiem, padzīvo un tā tālāk. Un tas saka, ka arvien vairāk ir tam visam arvien grūtāk ir izsekot, un tam tomēr tas paliek centrālais nodoklis. Ja? Tā kā uz PVN mēs skatīsimies diezgan nopietni, un jāsaka, ka viss ir sasniedz labus rezultātus un karusēļu schēmās un tādās lietās, bet tā. Tas īsumā par nodokļiem es vienkārši iedevu tādu ieskatu, kur mēs virzamies. Pēdējais par digitalizāciju. Ļoti labi, ka jūs tam pieskaraties. Tas maina šobrīd pasauli dramatiskā veidā. Ir tā saucamā digitalizācijas 3. fāze, kas ir ar mākslīgā intelekta rīkiem, un tur jau cilvēki tagad ir tā profesūra, kas to pēta, saka, kad redzēsim, kā būs. Ja? Piemēram, lai mēs saprastu to manu domu, ir tuvo austrumu konflikta, jeb, teiksim, tas, kas dod Izrēlai drosmi, teiksim, konfliktēt ar visām apkārtējām valstīm, ir mākslīgā intelekta risinājuma kara darbības vešanā. Ja? Ļoti precīzi tiek izskaidrot, kur kas atrodas, kur ir jāmērķa, līdz tiek iedot mērķu sarakstu, un to viss izdara mašīnas. Ja? Ja? Tā kā tā ir neiejot dziļāk tajā, nevienmēr tas ir ar pozitīvu nozīmi. Līdzīgi risinājumi parādās Ukrainā, kādā veidā tiek vadītas tās. Šobrīd tankam un kaujas mašīnai ļoti maz vērtība. Daudz vērtīgāk ir tie mazie aparāti, kas tur lidinās, un tie droni un tā tālāk. Kā viņš maina to pasauli, mūsu pasauli? Un ir ļoti interesanti, Rīgas Tehniskā universitāte izdevās vienoties, ka viņi sāk pētīt Latvijas digitālo ekosistēmu, un tur tiešām ir daudz fenomenu, ir vairāk kā 1000 sistēmas, kuras savā starpā sadarbojas, apmainās datiem un visdažādākie brīnumi. Un tur ir tādas 3 fāzes. Tā pirmā ir kas ir tāda vispopulārākā, vismīļākā visiem, ir tā papīru elektronizācija. Ja? Viss tas pats, tikai viss ir elektroniski. Ja? Rakstāmašīnas vietā ir dators un plaukta vietā ir datubāze kaut kāda. Tā ir tā pirmā fāze, kur lielākā daļa ir. Tā otrā daļa ir patiesa digitālā transformācija, kur sāk parādīties, ka izmantojot tas, kas ir digitālās iespējas, sāk procesi automatizēties. Piemēram, viens piemērs ir viss tagad pāriet uz elektronisko rēķinu. Ja? Tā jau ir patiesa digitālā transformācija. Ja? Tas nav tā, ka mēs rēķinu vienalga kā sūtam rakstiski vai elektroniski, bet viņš tiešām tikai elektronisks, tur var pievienot visu veidu parakstus, un tagad mēs sākam izmantot tās šādas iespējas, vai ne? Un valsts ieņēmuma dienests, vai ne, pāriet ar vienu vairāk uz dažādu veidu sistēmām, kurām viņš miedarbojas jau ar grāmatvedībām. Teiksim, mēs skatāmies, Somijas sistēmu, piemēram, visiem lieliem uzņēmumiem dati kustās nevis uz vienu atskaiti, kas ir periodu reālā laika režīmā notiek datu apmaiņa ar uzņēmumiem, tā jau ir tā digitālā transformācija. Pēdējais kas ir tiešām fundamentāls jautājums, ir mākslīgais intelekts. Nevajadzētu jaukt, viņš nav nekāds gudrītis vai inteliģents, viņš dara visu to, ko viņam ir iemācījuši, neko citu. Ja? Tas ļoti svarīgi saprast. Bet kas notiek? Viņam ir ļoti svarīgi, un tas ir ļoti svarīgi uzmanīgi tam sekot līdzi un skatīties. Mākslīgais intelekts dara visu to, ko viņam iemācīja, un visas tās lietas, kas atkārtojās vairākas reizes, un no kurām var izdarīt visādu veidu analīzi,
tās tiks aizvietotas ar automatizētas nākamajā periodā. Ja? Tas jāsaprot. Ja? Un tas, kas mainīsies. Piemēram, mēs tikko runājam par iepirkumu sistēmas attīstību, un mēs konstatējam, kas nav pārāk sarežģīti, ar visām, tas nav ne pārāk sarežģīti jau šodien, tātad mums ir visi tie iepirkuma līgumi, IUB var ļoti mierīgi noskaidrot, cik visos iepirkumos maksājuši ir, piemēram, dzels, betons, krūzītes, papīra dvieļi un tā tālāk. Piemēram, kā analītikas rīks, tur nav jālūdz kādam, tad mīļā vai mīļais saskaita lūdz man visus tur pa tiem līgumiem, vienkārši nospīšot vienu taustiņu, restīvi iemācot to sistēmu, tu vari izveidot šādu līdzīgu parametru analīzi, un tu vari dabūt vilzīgi, piemēram, valsts ir milzīgs iepircējs, gan 9 miljārdi, ja? Tā iepirkums ir, ja? Un tad tu vari dabūt analīzi, kurā tu vari noskaidrot, kas ir kas un tā tālāk, ja? Tā kā tam ir milzīgs potenciāls, ja? Milzīgs potenciāls, un arī visi jūs darbā. Es domāju, tas ļoti mainīs to pasauli. Viss tas, kur ir tāds, mēs paņēmām šīs 5 atskaites un salikām vienā, tas, diemžēl, mainīsies milzīgi. Bet tajā pašā laikā viņš atbrīvos milzīgi resursi tam, lai jūs varētu virzīties tajā virzienā, kur jūs kļūstat par padomdevēju tam vadītājiem vai tai uzņēmuma grupai, kurā jūs strādājat. Ja? Tā ir, man liekas, tā milzīga izmaiņa, kas notiek, bet viņi notiek šausmīgā ātrumā. Ja? Es biju šogad bija katru gadu tās Pasaules bankas un Valūtas fonda tās sanāksmes, un bija ar Amazon rīkoja tādu semināru par mākslīgā intelekta attīstību, tur bija ar lieli Amerikas universitāšu profesoru, un tā viņiem tur prasīja, kā ministri, tev vajadzētu to mākslīgo intelektu saregulēt. Viņš saka, pamēģiniet. Viņš saka, apmēram, restīvi, tā problēma, kādēļ to nevar izdarīt, tāpēc, ka 6 mēnešu laikā tā situācija ir pilnīgi cita. Ja? Tas, ka bija 6 mēnešu apakaļ, tu var nofiksēt, tu var veikt akadēmisku pētījumu, bet viņš jau nav vairs pielietojami, jo tā sistēma jau ir cita. Ja? Tas ātrums ir milzīgs, un iespējams, ka tas viens no fenomeniem, kas maina sabiedrību šobrīd visātrāk, un iespējams tādēļ mēs redzam šīs te reakcijas, tā kā Amerikā, kad varbūt drusku piebremzēja tam attīstību, ja? Jo tā viņš ir sevišķi, piemēram, tām valstīm, kurām ir milzīgas produktivitātes problēmas, tas ir milzīgs izmaiņu, milzīgs pārmaiņu rīks. Ja? Un patiesībā viss tā sistēma ir atbraukusi. Jums visiem, kam ir legālas Microsoft licences, tur iekšā ir mākslīgā intelekta rīki. Ja? Neviens netraucē jums, kas rīkti viņus sākt izmantot. Ja? Tā kā vēl jums veiksmi un lai jums ražīga konferences. Es ceru, ka jūs nesabiedēju, bet 2006. gadā viss būs labi. Paldies! Ašādi, ja jūs vēl uzturētos nedaudz, es redzu, ka ir jautājumi. Es uzreiz brīdinu Šņucinkungu, ka šis notiek uz viņa lekcijas rēķina viss mūsu nākamās dažas minūtes, bet ņemot vērā, ka ministrs patiešām ir šeit, tad izmantosim iespēju. Vai mēs varam šeit nogādāt mikrofonu? Un es zinu, ka Vitai šeit bija jautājums, un man arī bija, bet tad redzēsim, vai atliks laiku. Bet tādā īsajā režīmā. Paldies! Vai tā arī tomēr nav cerība, ka bankas tiks veicinātas vairāk kreditēt, un tas varētu arī veicināt šo ekonomikas? Tomēr izrādās, ka es runāju, varbūt jūs dzirdējāt. Jā, ka tas varētu tomēr veicināt šo ekonomikas izaugsmi ātrāk nekā tas ir 26. gads, varbūt. Tā ir tā cerība, ir ārkārtīgi inovatīvs nodoklis. Es tiešām visu cieņu Šņucinkungam un viņa komandai kopā ar Latvijas banku viņu uzbūvēja. Tad mums ir divas izvēles. Tātad viena ir, angliski viņi sauc par windfall tax. Tas restīvi, ja jums ir lielāka pēļņa nekā tas ir normāls jūsu ekonomiskās darbības rezultātā, tad valsts liek nodokļus. Šie windfall tax lielā apmērā parādījās attiecībā uz enerģētikas nozari. Atceraties, ka bija tas kara sākumā, bija enerģijas kompānija, enerģijas cena uzlēca debesīs, ja, un enerģētikas kompānijas nopelnīja tā iespaidīgi. Ja, un tas parādījās. Un tad žido ievies pirmie lietuvieši. Un, tas ir restīvi, bankām rodās pēļņi, bankām divas alternatīvas. Nedarīt neko un noguldīt naudu centrālajā bankā, tas ir tas naudas izņemšanas mehānisms ārā. Ja? Tur nav ne riska, nekā, tur skaidrs, ka viņi atdos, ECB to naudu atdos vienmēr. Ja? Un vai ieguldīt tirgu.
Un, restīvi, tā mūsu doma ir uzlikt nodokli uz šīs te peļņas, kas rodās lielā peļņa ieguldot ECB. Un tā otra alternatīva, puiši, ja jūs un meitenes, ja jūs ieguldat tirgu un samaziniet savas peļņas ambīcijas, ja, tad mēs dodam atlaidi no šī nodokļa. Ja. Diskusijas ļoti karstas, maz laipnus vārdus esmu dzirdējis no banka puses. Ja. Tā kā skatāmies, kā tas būs. Bet tā doma ir tiešām dabūt naudu tirgu šādā veidā, un tomēr, ka bankas samazina savas peļņas ambīcijas. Tā kā iet mazāk agresīvi tirgu un lielākiem portfeļiem. Labā ziņa šeit ir tāda, ka ļoti sasparojušās mazās bankas Latvijā uz šo ir. Viņām tas liekas, šita beidzot mums ir iespēja. Tā kā skatāmies. Es domāju, ka būs pozitīvi efekti. Ja? Viņi ir tādi ļoti eksperimentāls nodoklis. Ja? Tā kā viņš ir tāds divs, tas kā teikt, gan burkāns, gan pātaga tur iekšā. Paldies. Auditorija iekustās. Paldies par šo. Vita, vēl ātri jautājumi? Tā, strādā laikam. Es par to recesiju. Man bija jautājums. No vienas puses, jūs teicāt, ka recesija, jā, to mēs arī droši vien, ka visi jūtam tā lēnā garā uz sevi. Bet šajā laikā, kā jūs arī minējāt, ir ļoti labi stimulēt uzņēmējdarbību. Viens no veidiem bija jūsu, paldies, nemainītais uzņēmuma ienākuma nodoklis, bet tā kā tā, jūs acīm redzot tās izņemtās dividendes, paņemsiet savu ienākumu nodokli. Šoreiz, jo ienākuma nodokļa pieaugums, tā skaitā kapitāla pieaugums. Jā, sapratu, skaidrs. Bet kādi vēl tie ekonomikas stimulēšanas modeļi ir paredzēti? Kādā veidā jūs palīdzēsiet tiem uzņēmumiem tikt solīt uz priekšu? Vai ir plānots kaut kas? Daudz jau tur to rīku nav. Tas pirmais ir, lai saglabātu ekonomisko aktivitāti, kā jūs teicat, mēs virzam tirgu deficīta naudu. Lielais instrumentu pakotne ir fondi. Un ar fondiem mēs rīkojamies šobrīd ļoti agresīvi. Ja gadījumā ministrija netiek ar savu programmu galā, mēs bez žēlstības pārpakojam. Šogad jau bija 500 miljoni pārpakot, iesim uz nākamajiem. Kaut vai to pašu satiksmi netiekat galā, atvainojiet, mēs dosim citur viņus. Ja. Es vakar biju, es nezinu, kas tur noteikti tagad ar slimnīcām, bet netiekat galā, dosim tie, kas tiek galā. Tā kā tā ir lieta, tad jau, protams, niansētāk ir Altuma-darbība. Altumā mēs veidojam paralēli tām, lai kaut kā stimulētu bankas. Mēs veidojam tātad risku kapitāla komandas, kurām viņiem ir iespēja aizdot naudu, restīvi viņiem ir tie saucamie aizdevuma portfeļi, kuri veidot saucamos sintetizētos kredītus. Banka saka, es negribu riskēt, un, piemēram, hipotekāriem kredītiem viena lielai daļai ir Altuma garantijas. Ja? Tad, ja Altums tev garantē, tad es tev aizdošu. Ja? Tad šeit, lai palielinātu bankām to drošības līmeni, tad iet iekšā tajā kredītē, kādam vajag, teiksim, 1 000 000 eiro, 800 000 aizdot banku, un, piemēram, 200 aizdot sintetizētais aizdevējs. Un tad, protams, ir mazo video uzņēmumu programmas, kaut kā tā. Tas, ko mēs skatīsimies, ir ekonomikas stimuli. Tā kā viena lieta, drusciņa banka piebremzēja, bet tas, ko mēs sākam diskutēt, ir reģionos ļoti liela problēma ar aizdevumu, tieši tādā mikro līmenī, tad sākam revidēt krājaizdeva sabiedrību jautājumu. Ja? Ka veidotos, pat dotu pašvaldībām tiesības veidot, teiksim tā, ieguldīt krājaizdeva sabiedrībās un veidot tādu mikrokreditēšanas mākoni, lai arī tur nauda kustās. Tur ir cits, vai ne, kredīt garantija vietā iet tāda savstarpēja uzticība. Tā kā mēs tādās vairākās frontēs mēģinām dabūt naudu tirgu, ja, lai viņi kustētos. Bet, protams, tas neaizveido neaizvieto eksportu, un tā eksporta problēma mums ir tā, ka, diemžēl, zemās produktivitātes dēļ, un tas, ka mēs nespējam piedāvāt labu cenu, mēs slīdam ārā no tirgus. Ja? Un tās darba algas pieaugumi milzīgie, ja? Tie ir ļoti problemātiski. Ja? Būs ļoti grūti būs konkurēt, jo skaidrs, ka uzņēmējs mēģinās ielikt pakalpojumā produktā to iekšā, un tur mums iet grūta konkurēt spēja. Tā kā tas produktivitātes jautājums būs fundamentāls, valdība arī
tagad mēģina saprast, kā ieguldīt digitalizācijā vai kādās citās produktivitātes programmās. Tas vienmēr ir grūti, jo cilvēkam saka, tu neesi produktīvs, kā es strādāju tā kā traks 12 stundas dienā. Bet droši vien kaut kā savādāk tā metodas ir jāmaina. Tā kā tas varbūt ir tāds ļoti liels izaicinājums. Nenormāli kompleksa tā bilde, bet, protams, ir svarīgākais, lai tie eksporta tirgi Zviedrijas krona atgūstās, lai var jēga eksportēt. Vācija, kas bija mūsu lielais tirgus, Krievija prom, tur tikai mēs viskiju sūtam projām, tā kā, ko mēs neražojam. Abas Baltijas valsts, protams, tas, ka Igaunijas ekonomika ir nosēdusies, arī nepalīdz. Jā, tā kā tas ir tas. Es domāju tā, ja reiz tērējam Šņucina kunga lekcijas laiku, tad tērējam līdz galam. Man viens arī vēl ātrs jautājums. Es gribēju, tā kā mani iedrošināja tas vārds, jūs teicāt, attiecībā uz diferencēto neapliekamo, jūs teicāt, ka sistēma kļūs elegantāka. Un man šķiet, ka iespējams daļa grāmatvežu to arī tā novērtē. Un tam ir tāds jautājums, vai jūs, godīgi tajās sanāksmēs, kad jūs runājat par nodokļu izmaiņām, jūs tur projektējat to jauno, kā tas nodoklis varētu izskatīties, kā viņš varētu tikt iekasēts un tam līdzīgi. Jums kādreiz tajās iekšējās diskusijās ir tāda faktors grāmatveži. Ko par šo domās grāmatveži? Viņi tā kā mūs pieminēs ar labu vārdu vai sliktu vārdu par to, ko mēs darām. Un attiecīgi mēs adaptējam savu rīcību, savu modelīti arī ar šādu domu prātā. Ir tāds faktors vai nav, godīgi? Es domāju, ka būs dažādi grāmatveži. Ja? Tas līdz šim diferencētais neapliekamais grāmatvedim radīja tādu dieva status, jo viņš varēja vienīgais izskaidrot šito te. Ja? Un tad visi gāja, tad lūdzu izstāst, kas man te būs un kas man nebūs. Ja? Šits ir prom. Tā kā es domāju, viena grupa grāmatveži tagad šits ir pazudis. Ja? Bet kopumā, kā es teicu, tā eleganta sistēma, ko mēs gribētu virzīties to, kad ir arvien vairāk cilvēku nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Ja, arvien vairāk. Un tas, ko mēs mēģinājām izveidot sistēmu, kurš saprot pats, te ir skaidrs. Un pieliekot klāt, ārkārtīgi interesants pētījums ir doktoranta pētījums Mākslas akadēmijā. Es neatceros to uzvārdu doktora disertāciju, bet kā radoši cilvēki saprot nodokļu sistēmu. Ja? Un tur tu var redzēt, ka joprojām ir grāmatvežu vāra ir milzīga. Ja? Milzīga ja? Un tur vienam māksliniekam ir jāizlasa 22 dokumenti, lai saprastu, kā viņš maksā nodokļus. Skaidrs, ka viņš dienas beigās aiztaisīs to cieti, pateiks dažus pieklājīgus vārdus un zvanīs grāmatvedim. Ja? Tā kā ir tā virzība ir uz to, atvainojiet tiem, kam patīk tā dieva status, diemžēl mēs mēģināsim iet ārā uz to, ka katram ir ļoti skaidri saprotama nodokļu sistēma, vismaz tā elementārā līmenī. Tur, kur sākās uzņēmuma bilances, uzkrājumi, kapitāls un kapitāli tur droši vien nē, bet vismaz tajā sākotnējā līmenī tā, ka lai katrs var tikt ar savām lietām pilnīgā skaidrībā, tas virziens, kur mēs ejam. Paldies, ministrs kungs, paldies, ka atradāt šorīt laiku.